Latvijas Nacionālā teātra garderobe 2002. gads. Tas ir tas laiks, kad Rīgas pilī saimnieko Vairvīķa Freiberga, kad Ķīpsalā atklāja Olimpiju, Krievija karo Čečenijā un litrs degvielas maksā jau 38 santīmus. Šo un citu notikumu fonā 2002. gadā Nacionālais teātris gatavojās renovācijai. Iestudējums garderobisti ataino teātra ģērbtuvēs strādājošo darba dienu laikā, kamēr pirms teātra pārcelšanās uz pagaidu mājvietu tiek spēlēta pēdējā Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes rokoperas Sfinksa izrāde. Tās laikā teātrī iebrāžas noraudājusies un aizelsusies meitene no Valmieras. Viņas vēstuļu draudzene ir viena no teātra garderobistiem, taču pirmie viņu satiek draudzenes kolēģi. Vārds pēc vārda un šķiet sāk veidoties mīles 3 stūris vai pat 4 stūris. Kad mēs šī izrādes ideja tapa, viņi ierakstījās tā brīža tādā visas sezonas mākslinieckajā konceptā, kas bija par pārmaiņām. Un ne tikai tāpēc, bet arī kaut kā šķita, ka tas 2002. gads vai tas 2000. gadu sākums, salīdzinot viņu ar to sajūtu, kādā mēs dzīvojam tagad, bija tas laiks, kad šķita, ka ir priekšā kaut kas tiešām lielā zilā tāla, kurā viss būs labi. Mums ir Eiropas Savienība, mums ir Vairvīķa Freiberga, mums ir NATO, kā saka, arī izrādē, kas gan var noiet greizi. Rītīgi rēcīgi izlistojas. Vajag uzspļaut. Nevajag, lūdzu, uzspļaut, nevajag. Alis, tu esi radinieks, uzspļaut. Ne, radinieki arī lūdzu nespļaut. Tur ir, protams, diezgan daudz radošu lidojumu, bet kad es pats gan esmu strādājis arī tiešām gan jaunā Rīgas teātra garderobē, tāpēc kaut kādas patiesības dzirksts tur droši vien, ka ir. Bet lieta tāda, ka garderobistiem lielākoties visi tie lielākie piedzīvojumi notiek sadarbībā ar visādiem nesaprašām skatītājiem vai tādi kaut kādi amizantie gadījumi. Ņemot vairāk mūsu izrādē skatītāji neparādās, tad tādi dokumentāli gadījumi tur ir bišķiņi mazāk. Kaut gan šis tas, protams, ir. Es tevi lūdzu nevelc skatītāju drēbes. Alis, tu saproti, ka ja kāds pamatīs, tad Andim būs sūdz par šito, nevis tevi. Novelc to karžu nost. Velc Antis nost to karžu. Velc Antis nost. Au! Lūdzi tava. Blīn! Dumpinieciskās garderobistes Alises lomā iejūtas Elizabete Milta, aktiermākslas 3. kursa studente. Kāpēc tev visu laiku ir jāuzbāžas? Tu nevari vienkārši atties kaut vai uz vienu vakaru drausmīgi grūti, jā? 2002. gadā man bija tieši 1 gadiņš. Droši vien dzīvojos, auklējos pa mammas klēpi. Tas droši vien bija aktuālākais, tas, kas notika man. Tieši tajā laikā es arī spēlēju Eižanu Finku. Tieši tajā laikā bija arī vispārvākšanās, līdz ar to man šī izrāde ir ar droši vien drusciņu citu oderīti nekā cilvēki, kuri nav to visu piedzīvojuši. Tā kā viss tas, kas notiek paralēli uz skatuves, kamēr mēs šeit esam garderobē, man tas tā. Jā, bija tāds laiks, un tas man šajā izrādē personīgi palīdz. Attiecību atrisinājums starp garderobistiem, kur vidū arī aktiera Matīsa Budovska spēlētais Edijs un Sandijas Dovgānes Anda, skatītājiem nu dienu negaidīts. Un māmiņa eņģēlīs, cik tas ir labi, ka tā noticīs. Ir tādi drusciņi, tāds fatāls piesitiens, tur ir tāds drūms kaut kāds bišķiņi beigās, bet reizēm man šķiet, ka mēs centāmies to izdarīt pamatā kaut kādu gaišumu paturēt noskaņā un notikumā, un ka tā jau tiešām tāda pārpratuma komēdija, kurā varbūt beidzas bišķi tā. Kaut kā tas dzīvē beidzas, bet nedabonas cilvēki. Bet visādi citādi, man liekas, ka es domāju, ka cerams, ka aizies priecīgi. Tu dari? Kas? Es kaut kā sastresojos. Kas tas bija? Kas bija? Kas? Edi, ejam! Tu ko, Andi, lūdzu piedod? Edi, ejam, tu dzirdi? Ko tu man piesienies tagad? Ko? Andi. Es tev piesienos? Madara Rudzīte, Dāvids Gržibovskis, Jauns TV.